kā veidot sistēmā rēķinus. Tātad nospiežam šeit rēķini, jauns rēķins, šeit ievadam rēķina numuru, statusu sākumā atstājam sagatavots, norādam rēķina datumu, viņš ņem automātiski šodienas, rēķina veidni, šeit aizpildam visu, kas ir prasīts, varam norādīt firmu, kura tur ir ievadīta, kapracis, tālāk tad šeit aizpildam visu, kas ir prasīts, tad mirušā vārds, uzvārds, personas kodi un tā tālāk, bet šeit tad ir būtiskākais. Šeit ir palāks, cik saprotu, ir iekrāsotas vietas, kas jums ir kā standarts, lai nepalaistu garām. Šeit tad visur liekam vieniniekus. Ja ir vēl kaut kas papildus, tad varam šeit arī atzīmēt, lai viņš korekti sagatavotu rēķinu. Ja arī varam ierakstīt pēc vajadzības, spiežam izveidot, veidot izdruku, viņš sagatavo dokumentu, nospiežam izdruka, varam pārbaudīt visu, vai šeit ir pareizi viss aizpildījies, šeit ir norādīta atmaksājumā summa, varam spiest ārā drukāt, šeit aizpildīsies automātiski sistēmas lietotāji, un tad vārds uzvārds. Principā drukājam ārā un varam parakstīt. Šeit pie rēķiniem, ja mēs tagad uzspiežam, parādīsies jums visi rēķini. Visi rēķini. Sarkans aplīts nozīmē to, ka rēķins ir sagatavots, bet nav apmaksāts. Ja tiek veikta apmaksa, tad šādi mēs varam spiest labot un nospiest apmaksāts. Spiežam saglabāt. Un tad jau skatoties šeit pie rēķiniem, šis parādās zaļš, tas nozīmē to, ka par šo vietu ir samaksāts. Tas arī viss.